Nu čau, sen neredzētie. Skatos, esat paaugušies. Jauns telefons. Jā, cik operētāja sistēmas jau ir nomainījušās kopš mūsu pēdējās tikšanās. Bet nu pie lietas. Šodienas apskats būs par atkal jau Latvijā oficiāli nenopērkamu Nokia Lumia 920 ar jauno Windows 8. Sadarbībā ar Parascellē. Pateicoties Kasparam no Parascellē, esmu pavadījis tieši nedēļu savas dzīves ar šo jauno telefonu. Manā apskatā nebūs garie tehniskie skaidrojumi, tos jūs varat lasīt Kristaps LV blogā. Sākšu ar izskatu. Pirmo reizi paņemot šo telefonu rokās, pastāv risks, ka jūs viņā iekodīsieties, jo viņš izskatās pēc ļoti garšīgas šokolādes tāfelītes. Vairākas daļā dzimuma pārstāvis šīs nedēļas laikā satiekot mani un ieraugot šo telefonu, ir reaģējuši pavisam vienādi. Vai cik skaists? Un ir jau arī. Šis telefons tiešām ir ļoti skaists, un pat mans 2 gadu vecs dēls, ieraugot šo telefonu, pateica ļoti lakoniski. Smuki! Ja jūs esat Windows fans, tad šis ir jūsu ilgi gaidītais gadžets. Kā Windows vietālrunis, šī noteikti ir top ierīce. Liels, ātrs, glīts un piepičkāts ar visām jaunām tehnoloģijām. Ļoti laba fotokamera un lielisks displejs, ko var lietot pat ar cimdiem. Liela iebūvēta atmiņa, 2-kodola procesors, ļoti laba skaņa un normāla baterija, kas spēj šo tehnoloģiju mudžekli barot 1 dienas garumā. Par jauno Windows telefonu. Tas tiešām ir jauns, pārstrādāts, ātrs, glīts, pārdomāts, bet tomēr domāts vairāk neadvancētiem lietotājiem ar maz iespējām kaut ko sačakarēt. Kas vēlreiz apliecina to, ka šīs ierīces mērķa auditorija iespējams ir tā, kas telefonu izvēlās pēc kritērija smuki. Ja esat aktīvs sociālo tīklu un internetu lietotājs, tad šis telefons daudz ko izdara jūsu vietā. Atliek tikai vienreiz pievienot savus kontus, Facebook, Twitter, e-pastu un arī Microsoft kontu, kas būs obligāti jāizveido, jo savādāk šo telefonu lietot nebūs iespējams pilnvērtīgi. Un Lumia pati jums visu sasinhronizēs. Kontaktus, Twitter, Facebook plūsmas, ielādēs visus jūsu e-pastus un pārveidos sākumu skatu ar jūsu un jūsu draugu fotogrāfiem, kā arī visu pārējo. No citām labām featurām ir jāpiemina Nokia Drive navigācija. Esot ļoti laba, kā arī, ja jums ir mājās Xbox, tad šis telefons kaut kādā mērā spēj ar to sasinhronizēties. Un tagad ilgi gaidītais krashtests. Skatīsimies, kā Nokia Lumia 920 tiks galā ar tiešo sitienu ar āmuru. Kamēr Kaspars no Parascellē mēģina atslābināt savus pakaļkāju muskuļus, varu jums apliecināt, ar telefonu viss ir kārtībā. Protams, tiešo sitienu ar āmuru šis telefons diez vai izturēs. Tomēr YouTube plašumos ir iespējams atrast video, kur šis telefons tiek skrāpēts ar atslēgām, griezts ar nazi, daudzīts ar gumijas āmuru, kā arī ar viņu ir mēģināts sist naglas iekšā. Un jāsaka, ka pēc sajūtām un pēc tā, kas ir redzēts YouTube, šis telefons tiešām varētu izturēt diezgan daudz pārbaudījumus. Secinājumi. Telefons kā gadžets ir superīgs. Bija ļoti interesanti viņu lietot nedēļas garumā, tomēr ir jūtama aplikācija trūkums, kā arī tas, ka telefons ir pārāk automatizēts. Man kā Android cienītājiem tomēr gribētos lielāku brīvības un kontrolas sajūtu, tāpēc priekš sevis es šo telefonu neizvēlētos. Toties zināmai cilvēku kategorijai, es to droši rekomendētu, it īpaši iPhone vietā. Uz šīs jaukās nots apskatu beidzu. Spiediet YouTube'ā like, subscribe, sekojiet man Twitterī, sekojiet Twitterī arī Kasparam. Starp citu, video beigās būs anekdote, ja jums ir laiks noskatīties. Tiekamies! Anekdote. Satiekās reiz Bačika, iPhone, Samsungs un Nokia. O, sen neredzēti, visi tādi atjaunoti. Nu, iedzer nedaudz un sāk lielīties. iPhone 1. Zina, Džeki, man jaunajā versijā vienkārši izcils retina displejs. Bildīta skaidra, spoža, saules gaismā viss ir labi redzams, praktiski nesaskrāpējams. Samsungs atbild, bet man ir jauns 4-kodola procesors, super ātrs, viss lido, aplikācijas strādā, nekas nebremzē. Nokia tā paskatās uz abiem diviem, bet man ir jauni apaļi stūrīši. Nu neko,
Sēž, iedzer vēl, bišķi jau štīmīts, un te pēkšņi iPhone saka: Ziniet, Džeki, īstenībā man tas ekrāns nemaz tik labs nav. Arī saules gaismā slikti var redzēt, un sakrāpēt arī diezgan viegli. Samsungs māja galvu. Jā, īstenībā mans processors arī nemaz tik superīgs nav. Sākumā, protams, viss ir labi, bet ar laiku sāk pamazām iebremzēt, vien brīdi pat nokarās. Nokia klausās un saka: Jā, Džeki, man tie stūrīši arī nemaz tik apaļi nav. Viss.